tā ir kaula. Katru reizi, kad es ikdienā braucu ar tramvaju, man vienmēr ir bijusi interese, kas tur notiek tie tramvaju vadītāji, kā tur tā elektrība kustās. Tur taču vesela sistēma. Tur ir milzīga sistēma un ļoti daudz podziņu, un es to arī darīju. Es mācījos braukt ar tramvaju pati pie stūres, un to tu tagad varēsi apskatīties. Braucam skatīties. Braucot ar tramvaju ikdienā, man vienmēr ir interesējis, kā notiek tramvaju vadīšana. Un šodien es došos noskaidrot, kāda ir tramvaju vadītāja profesija. Visi tramvaju laikā, kad ar tiem nepārvadā cilvēkus, atrodas tramvaju depo. Tā ir kā liela garāža, kurā tramvajus labo, tīra un sagatavo nākamajiem braucieniem. Izrādās, pirmais tramvajs no depo izbrauc jau 4 no rīta. Sveiki! Labdien! Mani sauc Māra. Andris. Andris, ar ko tu nodarbojies? Es vadu šo tramvaju. Šis ir tavējais? Jā. Wow, tātad tu esi tramvaju vadītājs? Jā. Tas ir tramvajs, jā? Tas ir salons. 41 metrs. 41 metrs? Jā. Bišku sarežģītāk nekā mašīnu vadīt. Mazliet. Galvenais displejs, kuras redzu ātrumu, teiksim, durvis, kuras man aizvēršies, kuras nav aizvēršies. Tāpat kā es bremzēju, kā es braucu. Kāds ir ātrums, pirms pa pilsētu braucot? Cik ir pieļaujamais ar tramvaju? 50 km/h, jā. Un dažreiz arī tiešām sanāk uz tiem 50 braukt. Visu laiku jābrauc uz 50. Jā. Ātrāk jau nevar. Nē, jau ātrāk. Tas, man liekas, diezgan ātri ir. Nē, nav tas ātri. Gāzes vietā ir šitas viss, galvenais. Tā kā pilotam. Jā. Ar viņu visu var darīt. Ar viņu var dot gaitu, var arī bremzēt. Jā. Tāpat arī aizvērt arī citu durvis ar viņu var. Jā, tas automāts viņus kaut kā aizverās, jā? Visādi kustās. Pogu, kā redzat, šeit ir vairāk nekā saprašanas. Vadītājiem tās visas ir jāpārzina, turklāt darbs ir ļoti atbildīgs. Katru dienu ar tramvajiem ceļo vairāki tūkstoši pasažieru. Lai arī sēžot pie tramvaja stūres mūziku klausīties nedrīkst, darbs ir ļoti interesants un garlaicīgi nesot. Šī darba jābūt ļoti līdzsvarotam, jo te mēs strādājam ar cilvēkiem. Jā, mums jābūt ir laipniem. Bet vai jūs drīkstat sarunāties vispār ar cilvēkiem vadot? Kāpēc, ja cilvēkam, teiksim, kaut kas noticies ar? Es braucu, jā, priekš tam ir zvans, viņš man piezvana, un es izkāpu ārā un pajautā. Bet braukšanas laikā nedrīkst runāt. Un tad es paceļu, jā? Jā. Jā, šeit tramvaju vadītāja. Šoferīt. Kas jums noticis? Man vajag jūsu palīdzību. Jūs gribat pasmaidīt? Es steidzos. Tramvaju līdzīgi kā vilcienu nevar apstādināt vienā acu mirklī. Tramvajs ir liels, smags un tam ir metāla riteņi. Tāpēc, kad ejat pāri ielai un šķērsojat sliedes, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai tramvajam nebūtu pēkšņi jābremzē. Tas apdraud gan tevi, gan cilvēkus, kas atrodas tramvajā. Un kā izrādās, rudenī šādas situācijas ir īpaši bīstamas. Šī laikā, kad ir rudens, tramvajs diezgan labi slīd. Kad ir lapkritis, lapkritis, un viņš ļoti slīd. Un tad mums ir smiltiņas, ko mēs piebaram klāt, pie speciāla poga. Tas nav gāze un bremze, jā? Tas ir smilts, kur mēs piebaram, ja sāk slīdēt, jā. Un ir zvans, ja vajag kaut kādu pabrīdināt. Un kas tur ir? Te ir tehniskajiem paprikam, te ir smiltnīca. Es varu pataustīt? Jā. Un tās ir tās smiltis bremzēšanai, jā? Jā. Wow. Tik smalks smilts. Tad, kad jūs bremzējat, tad viņas tur noiet lejā un viss? Viņas izbirst pirms ratiņiem, tad mēs varam droši sākt bremzēt. Tāda smilškastīte? Vairāk vai mazāk viss ir skaidrs. Sēžamies pie pogām. Nu tā, kas man būtu jādara, lai es varētu braukt? Gaismas ir tuvās gaismas. Šīs gabarītu? Jā. Un tuvās gaismas. Un tā, gaismas ir. Pastamies spoguļos. Neviena nav. Viss labi. Jā. Ieslēdzam vilci. Kas ir vilce? Lai varētu kustināt tramvaju. Viņš jau sāktu braukt. Bet viņš jau brauks? Tad viņš brauks. Bet tur ir bremze. Mēs būšu tepatās. Lāk vilce, jā? Jā. Tā kā vilks. Vilce. Tātad gaismas vilce un tad? Tad lēnām ceļam uz augšu. Nē. Es negribu, lai viņš brauc. Un viņš jums priekš.
satraucoši tas ir. Tik liels, cik metri jūs teicāt, ka viņi... 40. Vadīt tramvaju ir ārkārtīgi interesanti, taču tas prasa lielu atbildību. Un, ja tu to nezināji, tad tramvajos ir video novērošanas kameras, tā kā uzvedamies smuki un netaisām šmuci, jo Andris un viņa kolēģi visu redz.